Rīgas ostā Kundziņu salā pabeigts apjomīgs infrastruktūras projekts, kas realizēts ar Eiropas klimata infrastruktūras un vides aģentūras SINIA līdzfinansējumu. Projekta mērķis – pilnveidot ostas infrastruktūru Kundziņu salā, lai paaugstinātu Rīgas ostas konkurētspēju un uzlabotu Latvijas militāro mobilitāti un aizsardzības spējas. Projekts uzsāks 2023. gada maijā, un tā realizācija ietver vairākus savstarpēji saistītus, secīgus infrastruktūras izbūves posmus. 2023. gadā tika pabeigts tā pirmais posms – auto- un dzelzceļa tilta pār Sarkandaugavu pārbūve. Remontdarbu laikā pilnībā atjaunot tilta nesošo būvkonstrukciju daļa, nodrošinot drošu tilta šķērsošanu gan autotransportam un dzelzceļa transportam, gan arī gājējiem. Projekta ietvaros uzstādīts arī dekoratīvs apgaismojums, lai apgaismotu tilta metāla konstrukcijas diennakts tumšajā laikā. 2023. gada nogalē īstenots arī nākamais projekta posms – autoceļa pārbūve no rekonstruētā tilta līdz Baltika konteineru termināla teritorijai Kundziņu salā. Šovasar veikta būvdarbu projekta posmā, ko realizēja SIA Baltika konteineru termināla, kuģu piestātņu līnijas pagarināšana. Ostas lielākajā konteineru terminālī tika pārbūvēta piestātne, izbūvējot papildus posmu, kas to pagarina par 57,3 metriem. Rezultātā piestātņu līnija, kas apvieno 3 piestātnes, šobrīd sasniedz 506,3 metrus, kas nozīmē, ka ostas terminālī vienlaiks var apkalpot vairākus kuģus ar kopējo garumu līdz 340 metriem. Baltika konteineru termināli ir viens no nozīmīgākajiem ostas termināliem, kas atbilstoši NATO prasībām nodrošina sabiedroto militārās tehnikas un ekipējumu loģistiku. Ostas projektu ietvaros veiktā kuģu pieņemšanas kapacitātes paaugstināšana ir būtisks ieguldījums arī mūsu valsts un NATO kopējas drošības stiprināšanā. Pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma šogad veikta arī akvatorijas padziļināšana, kuģu pieejai pie piestātnes jaunas būvēta pagarinājuma, kas ļauj vienlaikus pieņemt un apkalpot vairākus kuģus ar lielāku kravnesību. Šogad pabeigt būvdarbu un nodot eksploatācijā arī pārbūvētā dzelzceļa pārbrauktuve Uriekstes ielā pie ostas kontrola posteņa, kas uzlabos kravas transporta plūsmas ātrumu. Kā arī izbūvēts jauns savienojušais ceļš no termināla Baltika konteineru termināla līdz transporta stāvlaukumam Kundziņu salas teritorijā. Paveiktais infrastruktūras uzlabošanas projekts Kundziņu salā ir būtiska daļa no Rīgas ostas attīstības plāna, kas paredz izveidot Kundziņu salu par mūsdienīgāko ostas teritoriju ar digitalizētu un automatizētu ostas klientu prasībām atbilstošu loģistikas infrastruktūru.